Labvakar, labvakar šajā burvīgajā sestdienas vakarā, meitenes. Nu, čau, čau! Visas atpūtušās, vai ne? Bijāt pa dienu pie dabas? Jā, es ļoti labi esmu iedvesmojusies un uzņēmusi enerģiju visai nākamajai nedēļai. Nu, mēs par skaidru jau zinām, riktīgs dabas bērns, tikai pie dabas dzīvojās kā brīvdienas, pat pēc darba paspēja. Tieši tā, jo tā drausmīgi iedvesmo, tik forši, tik pozitīvi. Tieši tā, sasmeļamies un tā. Bet šovakar mēs esam šeit sapulcējušās, lai parunātu, nu, teiksim tā, apmainīties atkal pieredzē par bestselleriem. Kādiem bestselleriem? Mūsu Essence internetu veikla bestselleriem. Meitenes, vai jums ir uz rokām printētais mūsu šī gada jaunais foršais katalogs ar vislabākajiem, ar, teiksim, pieprasītākajiem produktiem no visa internetu veikala klāsta? Reku skaidrā jau redzu, ir meitenes, man arī. Tā kā mēs šovakar parunāsim, redzat, ļoti maziņš kompānija ir izdomājis, ka tiešām, lai nav 5 biezi katalogi, lai neaizņemtu laiku, bet pievērstu mūsu pašu uzmanību un arī klientu, interesentu uzmanību sākumā pie tiem ejošākajiem, pieprasītākajiem produktiem. Un ja mēs viņus izmēģinam un patīk, tad jau varam iepazīt arī pārējo. Piekritīsiet? Jā. Nu, lūk, kas tad mums ir pašā sākumā? Meitenes, vai jūs esat iemīlējušas Essence smaržu pasauli, šo te krāšņo, daudzveidīgo sieviešu un vīriešu pasauli, klasisko un niši un augsto galu? Šeit nu mums ir ko teikt, vai ne? Viennozīmīgi. Ļoti. Nu, skaidra, tev tiešām tur viss klās, un niša rokā, un buduārs, un Agnesē, reku vīrieši, parādi mums vīrieši tuvāk. Jā, no jaunās klasiskās līnijas, super. Nu, ko? Nu, es tā uzdošu jautājumu, katra īsi, fiksi, bez garas domāšanas spļaujiet ārā šobrīd to numuriņu, to virzienu smaržu, ko jūs visvairāk tagad vasarā lietojat. Klasika vai... Man ir 191. Jaunā klasika. No jaunās sērijas, jā. Jā. Man ir atkal iecienīts buduārs, tāds austrumniecisks mazliet, un ziedu aromāts vasarā ļoti piemērots. Es skaidri tev piekrītu, jo es viņu saucu par manu dimantiņu. Viņam, nu, tā formiņa, un man viņš tiešām sirdī kā dimantiņš. Viņš tā rociņā ieguļās, tik foršs, tik mīļa pudelīte. Jā, un arī tas virziens. Bišķiņa austrumi, bišķiņa svaigumiņš, bišķiņa ziedi, tāds riktīgi sievišķīgais aromāts. Ineta jau padalījās, skaidra padalījās. Agnese, kāds tādējais? Man laikam šovasar vairāk iet tas 153. Tas arī tāds viegls ziedu, tāds svaigumiņš, un tā, man liekas, ir pati pirmā smarža, ko es arī iegādājos. Nu, jā. Man atkal liekas, man tā tandēmā iet 171. Jā, tas jau no sākuma, kā viņš parādījās, es nevaru no viņa tikt vaļā pozitīvā ziņā, ļoti iemīļots. Tad ir tas buduārs, un vēl bija, man liekas, 182. Viņš ar tāds svaigumiņš, bišķi ar saldumiņu mijās, tā kā man viņa 3 tā ļoti jau principā uz beigām iet, jo es te vienu, te otru. Tāds, tu teici vienu. Man vienā virzienā, es nevaru. Tad ar man indiņā saukt. Tad būs gari, jo es zinu, ka tu katru dienu citu lieto. Bet mums, man liekas, katrai no mums ir, katrai dienai savas. Ja, un mēs tās mainām pēc garastāvokļa, pēc laika apstākļiem, un pēkšņi kaut kas mainās, atkal kaut kādu citu aromātu. Tas ir vienreizēji forši. Un tāpēc jau mēs arī saucam vasaras smaržu garderobe, rudens smaržu garderobe, ziemas un pavasara, un mēs varam miksēt, starp citu varam miksēt. Jā, atceraties Toma Forda to, teiksim, virzienu, ka viņš ir kā parfimērs, jeb kā dizaineris, es nezinu, kā pareizi nosaukt, teicis, ka pa dienu ir jāmiksē, jāiepazīst šī smaržu pasaule, lai tās notiņas saplūst un kaut kas unikāls gaisā virmo, ja mēs šleifi atstājam aiz sevis. Tā kā ļoti plaša un interesanta pasaule.
kas tad vēl? Es īsi pieminēšu meitenes, ka šajā bukletiņā ir mūsu kolosālā pierobežas pils, minēta Esens pils un viesnīca, kurā mēs taču visas 4 esam bijušas un pat ēdušas Esens restorānā, pagājušajā vasarā, tā kā piedzīvojušas ļoti daudz mīļu momentu un pozitīvu emociju, ekskursija tur mums bija, tā kā forši arī to mēs varam parādīt. Tas bija vienreizējs piedzīvojums, vai ne? Ir vērts tur būt vēlreiz pašām un jau nākamreiz līdzi ņemt savus interesantus, vai ne? Nu, tās ir tās emocijas, ko tu var gūt un redzēt viņu, Esens, mūsu, un izbaudīt tiešām forši. Esam taču maza daļiņa, bet esam daļa no tā visa, varam pašas redzēt, pašas izjust. Kas tad mums ir tālāk, meitenes? Vēl viens ļoti populārs bestsellers. Nezinu, vai šovakar kāda par sejas kremu, jo tā arī man ikdiena, bet šovakar es par to plaši nerunāšu. Bet mēs varam par Always sprejiem atjaunot, apmainīties pieredzē, vai tas arī starp jūsu favorītiem ikdienā, kur jūs pielietojat tā, varbūt pēdējie kaut kādi pieredzes stāsti. Jā, Ineta. Es zinu, tev par savu meitu ir ko teikt. Kam tu lieto šo te spreju? Principā mēs lietojam visam nobrēzumiem, sāsitumiem, pušumiem, bet es viņu varu izcelt ar to, ka mana meita izārstēja sejas akni. No lielām pumpām attīrījās un palika maiga, tīra sejiņa. Ļoti iesaku pamēģināt, kas cīnās ar akni. Un es arī starp citu sunim arī būtu uz kāju, ka bija pušums, lai ātrāk sadzīst un tās strutiņas tur neveidojās. Foršs produkts, šitas ir bomba. Jā, tieši tā. Pagājuši vasar man arī suncim kaķis pārplēsa ļoti stipri degunu un asins pa gaisu, un, protams, Always sprejs bija tas, ko uzreiz pūtām, lai dzīst, jo kaķu skrāpējumi jūs jau zinat, cik sāpīgi dzīst. Tā kā bet pēdējais, ko es arī gribētu pie Inetas stāsta par sejas ādu piebilst, es tagad tīru, vīrs ir vīrs, ko tur vīrieši saprot, es aprūpēju savu vīru ar sejas ādu. Viņam šitas trakoti karstais laiks plus darbā, gaisa maiņa vai kas, un tas salikums, tomēr darba forma, un viņš piefiksē, ka parādās uz vaigiem tādas, teiksim, sviedrenes, jeb kā viņas pareizi sauc, es nezinu, un es tagad cītīgi viņam tīru biežāk ar šo te spreju, un kādu no sejas kremiņiem vai Always vēl atradu CBD paraudziņu, kas, kādreiz bija dāvanā arī to, jo viņš arī no dabas tādiem materiāliem sastāvdaļām. Tā kā ļoti labi arī sejai. Zinu, ka mēs pūšam arī matos ieveidošanai, tā kā kur tik lietojam. Šis sprejs ir ļoti labs, man šodien 2 reizes noderēja. Pirmā reize man bija tā, labi, ka es paņēmu līdzi izbraucienā, kaut kā nojaut, mašīnā kā priekšā nejauši iespiedu kāju pie durvīm. Un es domāju, viss zilums un viss būs, bet labi, ka sprejs es uzpūtu, un tagad skatos, ne man zilums, nekas bišķi, protams, sāp kā jau bišķi saspied, bet ne man zilums, ne nobrāzums. Un otra reize man mazākajam dēliņam izkrita zobiņš, un uzreiz uzpūtu, lai tās asins netek tik daudz, un ļoti forši, ka šāds brīnumlīdzeklis man ir par rokai. Starp citu, par zobu pateici, otrdien arī bijām ar vīru visu vakaru prom no mājām, un lielākajam puikam, protams, zobu feja klāta, tāpēc, ka zobs izkrita. Un, protams, tā mirklī forši, ka ir tāds palīgs kā sprejs, mēs uz vates pūšam, viņš saritina tādā tūtiņā un tajā tukšajā vietiņā saspiež, patur, un asins ļoti ātri mitējās. Tiešām to esam pārbaudījuši, ka neteku un arī sāpīti noņem. Tas tāds tā kā es teicu, mazā narkozīte, ja kaut kas tāds atsāpinošais efekts. Skaidra, kur tu esi lietojusi šo bestselleri? Jā, es arī esmu lietojusi pie nobrāzumiem, ļoti labs arī, un, teiksim, ja man arī maidzīvnieks saskrāpē, tad es arī, lai tas neasiņotu, un, teiksim, pie iegriezumiem arī uzpūšu, un tiešām tā asins tiek apturēta tomēr asiņošana. Ļoti jauki. Super. Kā esam teikuši, šis ir tas produkts, ko jātur somiņā, mašīnā, izbraucienos, pie dabas, visur, jo
glābiņš, viņš ir vienkārši 101 dzīves situācijā. Nu ko, ejam pa bukletiņu tālāk, un kur mēs nonākam pie pie mutes dobuma higienas. Ko jūs par to, kura varat pastāstīt? Lietojam, nelietojam? Jā, es lietoju visus šos produktus, kas ir. Man ir gan parastā alvejas zobpasta, gan melnā. Šo vairāk es un vecākais dēls lietojam, šo mazākais ir sācis lietot. Viņam arī ļoti, ļoti patīk. Man melnā patīk, jo es esmu liela kafijas mīle, un tad, lai tie zobi nebūtu tik dzelteni, tad tiešām ļoti labi baltina, un lietojam arī ik pa laikam šo te mutes skalošanas līdzekli. Arī man viņš liekas nedaudz stiprs, bet, piemēram, vīrs lieto, viņam patīk atkal. Jo, bet, pietiek ļoti ilgam laikam mums visai ģimenei. Tagad būs pudeli. Jā, tā ir milzīgā pudele, jā, teikšu. Jā. Un tāpat arī... Agnēs ir paģelējis pēc kā viņš garšo tavas asociācijas. Garša kā tev šķiet. Mutes skalojamais līdzeklis, jā. Man tā kā bišķi, tā kā melona liekas, tā kā būtu, bet arī kaut kāds stiprums. Tāds, mentoliņš noteikti. Mentols, jā, es domāju. Jā, bet tā kā melona, jā, un tā viņš garšo. Jā, es ar melonīti jūtu. Es jūtu meloni, jā. Es, Agnese, varu pastāstīt savu pieredzi, ka man tas ne tikai mutes, atsvaidzināšanai zobu, arī tādai kā labklājībai, jā, bet man ļoti šis palīdz pie kakla sāpēm. Pat ne alvejas sprejs, jo daudzi tieši saka alvejas sprejs, bet manā gadījumā pārsvarā es uz nakti, ja jūtu, ka sāk kaut kas vai kņudināt, vai tieši sāpēt, vai kaut kas iekaisis, es vienkārši izskaloju kaklu, man no rīta praktiski, katreiz tā ir bijis, bet ja vēl no rīta sāp, tad vēl nākamajā dienā paskaloju, man principā nekādus vairs skalojumos kaklam no tautas metodēm neprasās, jo man ir zobu, jā, veselībai šis stāv vienmēr uz vannas istabas plauktiņa, un tad, ja kaklas iesāpās, arī to es izmantoju. Tā kā forši, ka ir tādi palīgi daudzpusīgi, vai ne? Tieši tā, un vēl par tām zobpastām aizmirst pateikt, man patīk, šī tiešām beidzot ir īstā zobpasta, ko es esmu atradusi, ja pirms tam es lietoju veikalā nopērkamās, man vienmēr asiņoja smagans pēc zobu tīrīšanas, bet tad, kad es pirmo reizi izmēģināju šo te aloe vera zobpasta, man pat neasiņoja smagans. Lai es pirku, cik mīkstu zobu birstītas sariņu vienalga, man asiņoja, bet kad šis ir man favorīts un viss. Jā, īstenībā populāra problēma, jā, jo smagana asiņošana ir katram otrajam cilvēkam, es uzskatu, diezgan populāri. Ko es vēl gribu piebilst, ka melnā, teiksim, ogles tā ar aktīvo ogli zobu pasta mums vēl arī satur B12 vitamīnu, kas arī nav mazsvarīgi. Starp citu, es lasīju to pētījumu, ka izrādās mēs B12 vitamīnu caur mutes dobumu, varam uzņemt jau caur bļotādu, caur rīkli mēs varam tā kā uzņemt. Es nekad nebūtu iedomājies, ka mazgājot zobus var tādu efektu dabūt. Jā, 2 atkal, dabūjam vitamīnu iekšā un zobuņus iztīrīt. Protams, tas jau neaizvieto to, ka pilnvērtīgi vitamīns B12 tiek uzņemts, bet kā papildus kaut kāds bonus nozīmīgi ir. Meitenes 14. lapas puse ir mana mīļākā. Šitā žēlēja ir vispār. Man ir blakus sataisīt jau. Jau gatavs koktelis dzeramais, forši. Jā. Viņš diezgan labi īstenībā veldzē slāpes. Jā. Tas padalies cīkāk, Ineta, ka tu teici, ka kaut kas kā no ūdens sajūta, ka tev visu laiku gribas dzert. Kādas tev bija sajūtas? Vienu brīdi es tā pamanīju, sēžot mājās karst, visu laiku gribās dzert, izdzeri ūdeni, izdzeri sulu, bet vienalga nav tās sajūtas, ka tu esi padzēries. Un tad pamanīju, ka man ir laiks dzert vakar to devu. Es iejaucu glāzē to aloe vera gēlu. Un izdzēru glāzi, un es jutos padzērusies, un līdz ar to es sapratu, ka es varu remdēt slāpes ar šito, un tā, ka man tagad tā ir, tad es vienmēr padzeros aloe vera gēlu. Jā, tā kā forši.
Un īpaši tagad man iedvesmoja pati kompānija, kad nāca klajā tas jaunums, ko Skaidra pirmdien saņems, nevaram šovakar parādīt ar liepziediem. Ar liepziediem, meitenes, mēs tak zinām, cik dabā liepziedi ir vērtīgi gan pie temperatūrām, iekaisumiem un taisam tējiņu, tagad varēsim kokčiku saucamo. Jā. Es tā gaidu pirmdienu, ātrāk vēršu vaļā un garšošu. Tiešām, un viņš tik kolosāli, es nevaru iedomāties, teiksim, dienas sākumu rītu bez glāzes ar šito foršu alvējas želeju. Ja? Īstenībā tas ir tāds patīkams ieradums, vai ne, Skaidra? Jā, tad tā diena ir izdevusies un tu labāk jūties. Tāpat imunitāte tiek nostiprināta, jā, vienreizēji labs līdzeklītis. Jā. Mums viņi ir 3 kā līdz šim, jā, bet tagad arī 4. Tagad būs 4 tandēmā. Būs liela izvēle, kur mēs varētu vienu reizi tādu, otrais tādu ņemt un mēģināt. Īstenībā jā, tāpēc jau ir gaumes, ir dažādas un būs cilvēkam iespēja izvēlēties. Tieši tā. Jā. Man pēdējā zumā, kad dalījās ar pieredzi Agnese, man patika dzirdēt šo te pieredzi vienam skābais vilina, tieši skābās garšas, citam atkal saldāku prasās. Un tik forši, kad ir tā dažādība, jo vīnogas nedaudz saldākas un liepziedi arī būs nedaudz ar saldinu. Tad pat tiem cilvēkiem, kam patīk skābais, drusciņ skābais. Tātad asai ar ābolu un C vitamīns patīk. Forši, ļoti labi, visiem labi. Un īstenībā pāris vārdos. Šim produktam ir ļoti īpaša vieta manā sirdī. Nevis tikai ikdienā kā profilaktisks līdzeklis, bet atceroties Essence pirmsākumus, pirms 5 gadiem, kad es uzsāku sadarbību ar kompāniju, starp pirmajiem produktiem bija šis alvējas dzēriens, un tas bija pirmais rudens, kad mēs dzērām ar bērniem un vīru vitamīnu D, tātad pirmpiena kapsulas un tieši šo te dzeramo želeju. Un tas tiešām, es toreiz kā mamma atklājis, ka uz labo pusi sāk imunitāte iet, teicu, ka tā ir mūsu imunitātes bomba mūsu ģimenē, jo mēs tandēmā lietojām šos 2 produktus, un tad pakāpeniski nāca jau citi. Nu, ko, meitenes, par šiem laikam nevienai nebūs īsti ko pakomentēt, bet ļoti daudz labu atsauksmi, tas ir Alvēra Bosvēliju un Alvēra Q10, jā, gan sirdsdarbībai, gan kolagēna izstrādēji. Varbūt ir kādai, ko īsi pateikt, pie kādām varbūt iekaisuma problēmām esat lietojušas? Es esmu lietojis Alvēra Bosvēliju, bet tas bija, man liekas, pagājuši gadu arī kaut kādu vienu kursu, jo jūs jau, meitenes, zināt, kad es to kolagēnu nevaru dabūt iekšā, un tā kā Alvēra Bosvēliju to kolagēnu arī tā kā palīdz izstrādāt, tad es to dzēru, un tagad pirmdien gaidu man atkal būs, es atkal pasūtīju. Tā kā, tad man arī, ir citreiz bijis, kad alkoņas sāp pēc kaut kādas lielākas slodzes vai ceļi, un tad man ir palīdzējis, jā, to es esmu izmēģinājusi, un tāpēc es tagad pie tā atgriezīšos. Jā, tieši tā, Bosvēlijas efektu mēs, principā pat atsevišķa vesela tēma vēl vienam kādam vakaram par Bosvēliju parunāt. Un tad mūsu bestselleri, kas ir parunā pirmdien. Un te noteikti mums visām ir ko teikt. Reku Skaidra, jogurta katliņš jau par rokai. Jā, tas ir kaut kas vienreizējs, jā. Kopš es esmu vispār Essence kompānijā, veikalā, es nevaru iedomāties, ka man ir jāpērk jogurts, jā, jo mūsu jogurts, dzīvais jogurts ar kolostrum probiotikām, tas ir kaut kas vienreizējs, jā, iekšā ir 6 paciņas, ātri pagatavojams produkts, jā, 8 stundas uz nakti ieliec šī skaistajā burvīgajā katliņā, un tev no rīta jau gatavs silts, kas uzlabo ļoti labi zarnu trakta darbību. Dzīvās baktērijas. Jā, tieši tā, dzīvās baktērijas. Un tiešām, tas ir, es nevaru iedomāties. Jo kā mēs tur esam pētījumus lasījušas, ja veikalā jogurtiem termiņš ir tik ilgs, tad tur nevar būt tik vērtīgas un tiešām pilnvērtīgas dzīvās baktērijas. Mūsu jogurtu mēs apēdam līdz 5 dienām. Jā. Manā ģimenē, diemžēl, pusotrā dienā katliņš aiziet.
Nu jā, un arī varam variēt, kā mēs vēlamies. Vai mēs viņu saldu ēdam, vai mēs viņu sāļu ēdam. Jā, un vai zupās, teiksim, augstajā zupā. Ir ļoti Vai liels dzeramo, vai atkal Jā. biezā veidā, vai Jā, kārtojumos. jā. Tiešām perfekts produkts, jā. Jo jogurts mums arī sanāk, kā kuru reizi, vienreiz sanāk viņš tāds šķidrāks, un citreiz pilnīgi tāds, kā nazi var griezt. Jā, it kā tas Tas no pieniņa atkarīgs, jā. Jā, bet ļoti labi, jā. Nu, ko, un šajā atvērumā ir produkts, kas gan man kā mammai ļoti numur 1 joprojām no visa plašā klāsta, un es zinu, ka Inete ir savs pieredzes stāsts par šo te iemīļoto kolostrumu ar D vitamīnu. Ineta, pastāsti, tad, kad tu ienāc Essence, kāds bija tavs stāsts? Lūk, tas ir jaunais. Jā, šis bija tas produkts, kas man, kā teikt, nevis uzrunāja, bet vajadzēja kā glābiņš. Man likās tajā situācijā, jā, man meitiņa slimoja ar urīna ceļu iekaisumiem, un tad, jā, šis produkts man izlēc, un tur arī bija tie maģiskie vārdi, mazina iekaisumu, un tāpēc es arī nedomājot pasūtīju, jo mēs bijām izmēģinājuši tiešām daudz, un tad uz 2 mēnešiem mums tā mitējās, bet tur atkal parādījās cita problēma, un tas tā. Tad bet plus vēl uzlabojas arī imunitāte. Tik bieži vairs neslimoja man meitiņa arī. Man bija prieks par to. Un tad mēs arī paši lietojam. Man pašai personīgi uzlabojās pazuda hroniskās iesnas. Nemaz nezinot pašai vienā mūsu mācībās līderi pastāstīja, ka arī viņi ir arī atklājis, ka man tieši arī, man taču arī nav vairāk. Tieši tā, meitenes. Reizēm mēs pie tā labā tā ikdienā saplūstam, pierodam, mēs pat nepiefiksējam vairs to rezultātu, jo jau labi jūtamies, ko tur piedomāt vairāk, vai ne? Bet taču agrāk bija tā problēma. Jā, man ar kā mammai tieši pirmpiena kapsulas ar D vitamīnu. Īstenībā, Inete, tu minēji pašu pamatu imunitāti, kas grozās par un ap visu labsajūtu, bet klāt tas, es, piemēram, tieši ar to D vitamīnu lietu, un es iedomājos, mums taču bērniņa augoši, tev arī Ineta meitiņa augoša, tātad zobiņi, kalcijs ir vajadzīgs, un viss taču vēl priekšā jāstiprina organismu, un tas ir forši, jā, tas mans būs laikam favorīts, lai vai kādi produkti nāktu klāt vēl, bet šis nemainīgi būs numur 1 manā sirdī, tas ir viennozīmīgi. Vēl mums ir interesants stāsts, ka mēs sākām lietot šito produktu, mans bērns jau regulāri pats zināja, kad ir jādzer no rīta un vakarā, un mums nebija kolostrumu iesaukt, bet mums bija buļļu pirmdieni. Mama, kur ir buļļu pirmdieni? Šeit ir buļļu pirmdieni. Viss mazā meitene, tas zina, ka ir jādzer šitas kolostrums. Tā viņa man iesauc viņus. Jo pirmpiens saistīts ar gotiņām, ar pirmo pieniņu, un bērnam sava uztvere. Ļoti pozitīvi. Jā, ko, ejam tālāk. Reku, Inete, tev vēl ir ko bišķiņš paturpināt. Tavs mīlulis, ķermeņa kremiņš pirmdiena. Jā, tas ir man must have produkts. Neskaitot smaržu, tad jā, šis ir mans nākošais produkts, kurš man tik ļoti patīk dēļ sastāva, dēļ aromāta un ar to, kā viņš draudzējas ar manu ādu. Viņš mitri, nav uzbāzīgs, ātri iesūcās, mazina sausos pleķus, der arī visām manām meitenēm, bērniņiem, maziem ar jūtīgām ādām. Izcils vienkārši, es viņu vienkārši dievinu. Ko, lai pasaka, pirmpiens dara savu, vai tas ir veselības produkta izteiksmē, ja formātā, vai arī kaut kas ādas kopšanai, jā, arī ideāli. Tur es varu piekrist pati, arī lietoju, man ļoti patīk. Pēc sievišķām procedūrām noskuvīju kājiņas un arī ādiņu palutinu, un tad sajūta, ka glūda tāda, vīrs biežāk roku pieliek klāt. Viņš visam rada tādu zīdainu sajūtu, man rītīgi patīk. Jā. Tieši tā zīdaini. Man jau vispār, es esmu spoks, man ir svarīga ļoti tā konsistence, jo ir citiem konsistence, aromāts. Ir tā, citreiz vienam nav tas, otram ir tas. Es ilgi tur esmu mēģinājis dārgus, lētus produktus, bet šis ir must have man.
Tieši tā mēs atrodam savu to ikdienas vajadzību, kura ir rokai. Nu, ko, meitenes? Nu, jums ir bārdaiņi mājās, ūsaiņi? Man ir. Nu, tā jāaicina tas bārdainais mums ēterā, lai nevar pastāsta. dabūt aizņemts, nevar, tā ir, bet es pastāstīšu, kas tas ir. Tas ir kolosāli ekskluzīvi vīriešiem, tas ir bārdas ūsu kopšanas komplekts, jā. Kāpēc unikāls? Tāpēc, ka es uzskatu, ja mēs gribam būt skaisti, arī vīrieši, kas audzē bārdu, nu ir jābūt koptai, vai ne, lai savu vīrieti gribas arī apčubināt, un tev nav tāda sajūta, ka Dievs viņš pieskrās, viss ir ass, un arī pat vizuāli var pateikt, šis vīrietis par sevi rūpējās, vai šis vīrietis nerūpējās par savu bārdu, ja? Un tagad modē ir tas bārdaiņu laiks, nu diezgan seksīgi, es teikšu, vīrieši ar tām bārdiņām, vismaz man patīk. Un ir tāds komplektiņš, ja, kuram iekšā tūlīt parādīšu, kas ir. Sākumā, protams, vīrietis nomazgā, ja, tas skaistās bārdas un sejas mazgājamais geliņš, viņš tāds, nu tāds vīrišķīgi, tāds neitrāls, bet nav ļoti, ļoti kaut kas izteikts. Man patīk, ja, kā viņš smaržo, bet nav arī uzbāzīgs. Pēc tam, kas ir pēc tam? Pēc tam viņš ar tādu ķemīti, ar zirgu sariem, ja nekļūdos, jāatsauc atmiņā, neatceros, kas tur bija, bet, nu, vērtīga tā ķemīte ir. Un eļļiņa, tātad, kad jau tīra, forši, viņš ar to ķemīti, to eļļiņu tā kā uz bārdas uzklāja, uzreiz tas tāds spīdīgums, tīrīgums, sakoptības sajūta parādās. Un es saprotu, pēc tam jau beigās kā finiš, tā kā mēs, nu, teiksim, vaskojam, ieveidojam matus vai kaut ko tādu, un tā arī vīrieši ar tādu mazu, arī mīlīgu, viņš tā kā ciets, bet ar pirkstiņiem jāsasilda, ja, un tad var to vasku, ja, piemēram, kaut kur nepaklausa kāds matiņš, ja pēc mazgāšanas gribas izlīdzināt, tad ar vasku pieglauž un tā, nu, ieveido to formiņu. Un jā, ļoti vērtīgs arī sastāvs. Tur ir, man liekas, karnaubas vasks, kas ir ļoti, ļoti vērtīgs. Jā, par viņu var atsevišķi palasīt. Tā kā arī vīrieši ir lutināti un nav aizmirsti meitenes, vai ne? Jā. Jā, ejam tālāk. Kas mums vēl ir? Jā, mums ir arī zobu pasta ar kaņepju ekstraktu. To es šobrīd lietoju. Biju ļoti ilgstoši to, ko Agnese rādīja, balinošo, bet tagad es tieši to Canescence lietoju, CBD zobu pastu. Man ļoti patīk viņa maigums, bet tai pašā laikā es jūtu svaigumu mutē. Nu, nevis, ka vienkārši tur izmazgāju un aizeju, un vienalga nav svaiguma sajūta. Un plus es pamanīju, tā kā Agnese minēja par to asiņošanu, man tieši no tās CBD zobu pastas mazāk asiņošana. Nu, lūk, tālāk, kas mums vēl te meitenes ir? Mums ir jaunie tie divi, kad mēs Kikafā bijām, dabūjām paraudziņus. Varbūt kādai ir kāds īsi sakāmais par jaunumiem, vai vēl nav iztestēti? Dzesējošais un sildošais gels. Man ir sildošais gels. Esmu jau arī iztestējusi. Jā, pastāstīt, pie kādas problēmas tu viņu? Pie kādas problēmas, man liekas, ka es kārtējo reizi biju saķērs kaut kur caurvēju, un man tā kā mugurā apmēram nieru rajonā tā kā sāpēja. Es vienu dienu nostaigāju ar savām sāpēm, domāju, kāpēc man sāp, un pēkšņi ieraudzīju, atcerējos, ka man taču ir Canescence gels un sasmērēju 2 dienas. Jā, vakarā pirms gulētiešanas sasmērēju un vairs nesāpēju. Tā kā tāda pozitīva pieredze izsildīju un viss bija kārtībā. Man jau pēc caurvēju diezgan ātri ķer klāt, un tad brīnos, kas man sāp, un šis man ir ļoti labi palīdzējis. Nu jā, tas, ko mēs varam īsi pateikt par abiem, jo tiešām pielietojums katrai savs organisms, sava reakcija, teiksim tā, viņa individuāli pielāgo šo produktu, bet vispār, ko kompānija no savas puses saka, tas atvēsināšais, jeb dzesējošais ir ātrai, tātad kaut kas spontāni mums notiek, mēs varam ātri sev palīdzēt pēc sporta nodarbībām, piemēram, sāp muskuļi vai locītavu atjaunošanai, jā, tātad kaut kas tūlīt un tagad noticis, bet sildošais atkal
vairāk uz to, ka hroniski jau ir kādas problēmas, ilgstoši problēmas ar muguras sāpēm, vai atkal varbūt kājas pamst, vai kaut kas tāds, kur tiešām ilgi jāiedarbojās, jāpalīdz regulāri, jā, bet tas atvēsinošais tāda spontāna palīdzība, jā. Nu, tagad vasarā, man liekas, ir īpaši gribās to atvēsinošo efektu, nevis, ka tu karstumā vēl to karsto lietas virsū un tevi karsē. Jā. Ejam tālāk. Pietiek, ka uzsmērē plānā kārtiņā. Man patīk, tas, ka ļoti ātri uzsūc šie te līdzekļi. Tas ir vienkārši, nu, kaut kas brīnišķīgi. Ka nav tā. Tas ir svarīgi, vai ne, meitenes, ka nav sajūta vai treknums vai kaut kas traucējošs uz ādas, kā Ineta teica, viņa arī izvēlīga un viņai ir jājūtas labi ar to krēmu vai spreju vai kaut ko tādu, jā. Nu, meitenes, stāstiet īsti un kodolīgi, kaut ko no šī atvēruma lietojam? Man ir gandrīz viss arsenāls. Jā, man ir visi šie līdzekļi, es esmu visus izmēģinājis, vienīgi dotajā brīdī man nav attīrošies pieniņš, man īsti pieniņš nepatīk, es nezinu, kāpēc manai jādai īsti nepatīk, tad es to vienreiz esmu izmēģinājis, iztukšojuši to plakoniņu un visu, tad man labāk, patīk šis 2 fāžu kosmētikas noņēmējs. Tas arī manis iecienītais ir. Jā, bet tagad vasarā es maz lietoju, jo nekur nav daudz jāiet un nav jākrāsojas, tad es esmu iecienīju šo te micellāro ūdeni. Ja man bija tā, kad pirmo reizi, kad es pamēģināju, man likās, ka tā kā, dedzina to seju sādu, tad pēc kaut kādas otrās reizes lietošanas vairs tādas sajūtas nebija. Galvenais atcerēties, ka micellāro ūdeni parasti ir vai nu jānomazgā, tad, kad notīram sēņu, jānomazgā vai vispār noslaukam ar kaut kādu, nezinu, to es arī daru, to es arī nomazgāju, bet vienkārši tajā pirmajā brīdī tā sajūta, ka tīra. Viņš tāds padziļināti jau iztīra. Jā. Tad mūsu foršā silikona birstīta, kuras arī... Tas ir bombīgs, jā. Katru dienu es viņu nelietoju, bet vienreiz nedēļā es savu seju sādu palutinu ar šo. Nemaz nedrīkst katru dienu, jo tas tāds kā skrubītis nedaudz, un mēs varam pa daudz jau norīvēt savu seju sādu, bet kuram ir treknā āda, tam 2 reizes pat nedēļā varētu mierīgi, bet kam sausa pietiek ar reizi nedēļā. Jā, tad foršais rožūdens, kas tagad vestā laikā arī nodara uzkošas sejas un atsvaidzinošas sajūta ļoti. Redzat, kā čakli lieta? Un kas mums te vēl ir? Mums ir arī šis te sejas sorbetiņš, kas arī ir forši. Tagad es vasarā šo lietoju, man patīk. Es zinu, ka ir cilvēki, kam nepatīk tā tekstūra, bet man patīk. Viņa ir tāda interesanta, jā. Bet man patīk, manai sejas ādai patīk. Ļoti. Un viņš ir tāds vieglis krēms, tas, kas vajadzīgs vasarai principā. Tieši tā, un man ļoti patīk šie te mūsu spilventiņu kosmētikas noņemšanai. Jā, viņš jau, manuprāt, ir 101 reizi jau mazgāts, bet joprojām ir mīksts, nav tā kā citi, kas ir pamēģināti, kad ir diezgan asi paliek šis. Un arī dabu nepiesārņojam, jo cik mēs vates diskus izmetam patiesi. Vai ne, meitenes? Ineta, pastāsti tu, tev arī no arsenāla daudz, kas ir mājās ikdienai. Jā, man arī daudz, kas man bija visa sērija iegādāt, kad bija komplekts. Es nopirku arī sev to komplektu, arī 2 fāžu es esmu iecienījusi. Ne ikdienā, bet man viņš ir mājās. Tad, kad man ir ūdens noturīgā tuša, viņš lieliski noņem. Un kad es krāsoju matus, ka krāste pāriet pāri, ar viņu lieliski noņem krāsas atlikumu no ādas. Super. Jā, tad man ir arī rožūdentiņš, kad sejas krēms ir, bet sejas krēms man ir, bet sejas krēmu es nelietoju katru dienu, jo man nevisai aromāts. Man patīk konsistents, kā viņš strādā, bet es nevaru sadzīvot ar aromātu, jo man tā smarža tā. Un pats tops, kas mums tagad ir, tas ir bakučālī sērums. Bet tas būs mums tālāk. Tā, ikdienā pārējiem man produktiņi nav līdz.
Bet tā, jā. Bet es varu, tikko jau rādīju, lūpa, eļļa, arbūzu, nu Jā. vienkārši vasarā, bet man viņš iet, lūpa eļļiņa iet visu gadu, gan ziemas vējos augstumos, gan vasaras karstumos, nu tiešām perfekts produkts. Es viņu arī pirmo reizi pasūtīju ziemā, un es neticēju, ka ziemā tiešām tā eļļu var lietot, nu super vienkārši. Galvenais, ka varbūt daudziem, ja, nu, tāds iespējas, tās ir lūpu spīdums, tā tad velsies kaktiņos bumbuļi, tāda nepatina nekā meitenes. Viņš reāli pat maina to lūpu tonīti, tik forši pielāgojas, un izceļ lūpiņas un plus mitrina, tas ir superīgs produkts. Un otrs meitenes, man liekas, tagad bungu rīpoņu vajadzētu mūsu minētājam, top 3, starp top 3 labākajiem. Cik? 1600 produktu konkurence? 1800. Jā, pat gandrīz 2000 produktu cīnījās, un tieši serums ir mūsējs Bakučiola izvirzījās starp 3 labākajiem, un es nevaru nepiekrist, dzirdot gan meiteņu atsauksmes, gan arī man, kad bija problēma izteikti ziemā, kad āda pilnīgi bira no sausuma, dzīvoklī bija gaisa no apkures savādāks, un ūdens kvalitāte cita, un man Bakučiols reāli uzlaboja ādas stāvokli, tā kā super meitenes, plaša līnija, ir ko iepazīt, gan lūpiņām, gan actiņām, tā kā te arī atsevišķa tēma, par ko gari varam runāt. Varbūt ir kāda pieredze ar skaistuma kapsulām, jo es arī esmu dzirdējis, gan matu krišanai ir ņemts oreku ir Agnesei. Es pēc ilga, es biju pārtraukus lietot un tagad atkal atsāku lietot. Kāpēc atsāku? Jo sapratu, ka man tomēr atkal sāk pastiprināt mati kristārā. Jo tad, kad es iepriekšējā reizē lietoju, tad es pamanīju, ka mati vairs tik daudz nekrīt ārā, kad tāda stingrāk arī paliek, un tomēr arī sejas ādas stāvoklis uzlabojās. Un, darbs diezgan stresains visu rudens līdz pavasarim, tad es domāju, tāpēc ar tiem mati krīt ārā, un tagad ir atvaļinājuma laiks, atslābums iestājies, un tāpēc tā sajūta, un tāpēc es tagad lietoju, jau vienu būs gan izlietot, un tad pēc visiem eksāmenu laikiem īstais laiks sevi savest kārtībā, atjaunoties, reģenerēties, vai ne, Agnese? Tieši tā, un man patīk, man ļoti patīk, man iepriekš bija pozitīva pieredze, patīk, lietoju, un tādēļ arī tagad vasarā pasūtīju, lai atkal atjaunot, uzsprišķinātu sevi, tas ir tas pašākais. Nu, ko, esam jau gandrīz pie pašām beigām. Es zinu, ka šajā atvērumā noteikti Skaidra ir par ko pastāstīt. Skaidra, redzi kādu savu bestselleri? Jā, tas tiešām ir atkal viens no kārtējiem top līdzekļiem, kura ir jābūt katrā mājā, un bez viņa nekur nevar doties, jo it kā mums viņš skaitās kāju krēms, bet pielietojums ir ļoti plašs un katram ir arī ļoti individuāli. Mana pieredze, varbūt daudz man nepiekritīs, ka uz rētām nevajagot likt, ka sāk graust, bet man atkal pieredze tieši pretēja ir. Man bija sabērsta kāja apavos, teiksim, un es, ko darīju, es uzpūtu savu spreju, mūsu iemīļoto, un uzliku šito te kāju krēmu, un viņš tādu kā kārtiņu veidoja. Un tas nobrāzums man ļoti ātri sadzija, un es nejūtu, lai man tur graustu. Bet tas ir ļoti individuāli un kā kuram, Bet vispār mīkstina ļoti labi ādu, kāju papēdīšus, kam ir problēmas arī un dziedē. Tā kā vienreizēja labs līdzeklīts. Jā, man ģimenē visiem 4 tas ir ejoši, jo bērni bieži sasitās, un tad reizēm, ja tieši kaula rajonā ir tie šausmīgie pampumi un sāpes briesmīgas, un ja negribam vasarā raibamainos tos zilumus, tad fiksi smērējam un pūšam alvei, protams, un tad, ļoti ātri sadziedē tiešām. Un vēl pieredze man Reinim, drīzumā taps vēl viena bilde pirms un pēc, tad viņam atkal bija nadziņš iekaisis kāju pirkstam. Viņš mūždien ieskrien durvīs, kaut kur sadauza, kaut kur nadziņš ieauk, un mūždien tajā kaktiņā strutas viņam parādās. Šis ir reāli mega labs, kas mums ātri sakārto tieši šo pirkstiņu problēmu. Pēc tam kaut kad padalīšos ar foto.
Nu ko, sauļošanās tabletes, kas lieto, kas nelieto, kam ir super pieredze, bet mēs jau nevaram, jau 40 minūtes runājam, gari nestāstīsim par to. Skaidra, kā ceļotājs gan jau ir lietojusi, kas tev bija īsi pastāstīt. Jā, man ļoti patikās tās kapsulas. Es sākumā, ka viņas izlietoju, es nevarēju saprast, neredzu nekādu it kā efektu, bet tikai pēc tam es sapratu, ka tas iedegums ir krietni noturīgāks, lai mēs gribētu, ja mēs gribam saglabāt to iedegumu, un priecāties par to, tātad lūdzu arī lietojam šīs kapsulas. Jā, un kuriem ir bāla āda kā man, vai atkal, kuri ātri nodegs saulē, ir gan aizsardzība, gan ir tas, tā pastiprinošais efekts, lai mēs brūnganas smuki būtu, tā kā forši. Pāris vārdos meitenes, kuras ir lietojušas no keto produktiem, tas vairāk domāts pareiza svara uzturēšanai, jeb arī varbūt kādas ēdienreizes aizvietošanai ar kaut ko vieglāku, tā kā varbūt pāris vārdos varat ieskicēt. Kura ir lietojusi? Jā, es esmu lietojusi šos te kokteļus. Man tagad mājās ir ar mandeļu garšu, bet es vairāk, tādēļ, kad es darbā pusdienu vietā šo lietoju. Ātrais variants. Jā, ātrais variants, un man garšo es esmu pamēģinājusi, kur es te vēl biju pamēģinājusi, mēs ar vaniļas garšu. Tas arī man garšo pārējos, ne ar banānu. Tas man arī garšo pārējos, neesmu pamēģinājis, bet šis man patīk, ka vienu ēdienu reizi es varu aizstāt un nav jādomā ātri ieber to pulverīti. Sapratam, šeikrītis man arī ir, sapratu, un tūlīt arī var izdzert un līdz vakaram izturēt. Un no viņa jau ir tā sāta sajūta, vai ne? Jo tie riekstiņi klāt, tad... ir tā sāta sajūta, jā. Tā kā, vienu ēdienu reizi var mierīgi aizstāt, ja tu pārējās ēdienu reizi, tevi normāls ēdienu reizi, tad šis ir ļoti labs palīgs. Ja nav laika pusdienās. Ineta, es sekoju tev visu laiku līdz pastāsti, ko tu tur cep pannā vai ko tu tur katliņā taisi vai bļotņā. Jā, man ir bijis omlete no keto un auzpāršlu biezputriņu. Auzpāršlu biezputriņu. Pati savu omletei? Jā, ir jāliek klāt, ir jāliek ola un ūdens vai piens tur bija. Jā, un tad... Un garšo tieši tā kā olī, 1:1 garš ir. Oho, super. Un tad man ir vēl auzpāršlu biezputriņu. Viņi, kas sajauc kopā, viņš ir tāds gaisīgs kā uzpūtenis. Man atgādina uzpūteni. Jā, un porcija diezgan liela, tu esi paēdis un pat īstenībā varētu teikt pārēdies, sadalot to devu, kā jaustais ir. Jā, to es vairāk lietoju brokastīs. Tagad es esmu vairāk aizrāvusies ar jogurtu. Tie, kas man seko, zina, ka es bieži jogurtu, tagad brokastīs ēdu. Tāpēc, ka ir vasara, gribās arī to viegumu, to svaigumu. Man, piemēram, arī svaigi gurķi, tomāti non-stop tagad ir, jogurts pa vidu vai alvēs tie atsvaidzinošie dzērieni, viss tas vieglais prasās, vai ne? Jā. Ar ko tu ēti, Ineta, kā tu lieto jogurtiņu, teiksim, brokastīs? Ja man ir rogas, es ielieku ogas un čijā sēklas, un saldumā mēs vienmēr lietojam vaniļas cukuru. Cukuru. Ja nav ogas, tad es lieku uz aptīti vienu karoti un čijā sēkliņas pa virs. Citreiz banānu arī pielikt. Nē, es neuzbriedinu, es uzreiz iemaisu un ēdu, jā. Viņas patīk. Nē, tu viņas nejūt. Bet man patīk, ka viņas uzbriest. Tad tas jogurts vēl tāds stumīgāks ir un tās sēklas jau arī ļoti vērtīgas. Un tad, ko tandēmā ar jogurtu ir vienreizēji labi. Jebkurā gadījumā. Viņas vēderā piebriest. Vai piebriest. Jā, kuram ir laiks, lai briedi no sēkliņas, kuram nav tik ātru. Jā, meitenes, par kolagēnu es zinu, ka Agnesē vīrs ir lietojis, jos fiziski smags darbs, bet nekavēsimies par kolagēnu, ir cita reizīte. Par laktoferīnu es varu pateikt, tas ir mans personīgais glābiņš pie sieviešu problēmām, ja ir kāds olnīcu iekaisums gadījies vai kaut kas, tiešām ar iekaisumiem. Un plus mums ir jau, 2, 3 gadu izteikts glābiņš pie
Nu, ja ziemas laikā uzķeram tādu ilgstošāku klepu, mums viņš palīdz atklepot krēpes, tiešām izvada krēpes, ja? Un es teiktu, aizvieto antibiotikas. Kā jau esmu minējusi iepriekš, mēs jau 5 gadus, kā esam Essence, neesam ar ģimeni vispār pieskārušies sintētiskajām antibiotikām. Ja kaut kas nopietnāks gadās, lai gan tas ir diezgan reti, tad laptoferīns ir kā numur 1 palīgs paralēli kolostrum, monolaurīnam un visam citam. Jā, nu ko, es vēl no savas puses meitenes aši ieskicēšu un drīz jau tūlīt beidzam, jā, par ēterisko eļļu pasauli, kas ar mums ir diezgan plaša, bet, ja runājam par vienu izteiktu produktu, kas ir ieņēmis ļoti svarīgu vietu gan man, gan bērniem, gan vīram, tas ir Eukasens sprejs. Ak, Dievs, meitenes, kad viņš parādījās, es atceros, cik viņš ātri arī pazuda veikalā. Jā. 8 eļļu sajaukums un tiešām ir īpaši rudens, ziemas pavasara periodā, man liekas, nu vienkārši visu laiku lietojam blakus uz spilvena smidzinam, gaisā, telpā, kur atrodamies, kāds ejot uz darbu, ja zina, ka ir vīrusu laiks un kaut kas no kolēģiem slimo, uz džempera maliņas varam smidzināt un tas ēterisko eļļu garojums izplatās un aizsargā mūs, jā, un vienkārši īstenībā arī labam noskaņojumam. Man patīk tā sajūta, kad es ieelpoju, man plaušas tā kā atturās kā durvis, sajūta tāda reāli, tas svaigumiņš. Jūs jau arī, vai ne, te šito lietojat, vai ne? Jā. Jā, man arī, es pa Jāņiem iztaisu eksperimentu ar šito, lai odi nebāstos virsū, es uzpūtu sev 2 pūtienus, un man tiešām Jāņu vakarā neviens sots nenāca virsū. Šo Anna bija stāstījis, un vēl kaut kas bija dalījies. Viņi riņķi lido, viņi kā lido, bet kos viņi netuvojas klāt. Man vīrs pateica vienu komentāru. Odi iztiks, es savu labo Eukasensu viņiem nesagādāšu, lai dancot ap mani un tā tālāk. Viņš ļoti augstā vērtē arī gan darba zonā, kaut kur istabā telpā, tā kā iesaku, jā, ēterisko pasauļu, ēterisko eļļu pasauli ir brīnišķīga, jā. Par jogurtu runājot, ir mums arī kapsula veidā, jā, probiotiķi, bet arī tas ir ātrais palīgs pie vemšanām un caurējām, tā kā arī to varam iepazīt. Nu ko, izskrējām, bet, teiksim, iesprūdām bukletā, paskatieties, iesprūdām uz 46 minūtēm. Tā ir, meitenes, kad sirdī ir mīļi temati un daudz pieredzes stāsti, nevar to 5 vārdos izstāstīt. Mēs jau likās ļoti īsi centāmies, bet forši sestdienas vakars sanāca, piekrītat? Tieši tā. Jā, tā, ka turpināsim baudīt šos lieliskos bestsellerus, un ja kādam ir vēlme iepazīt arī ārpus šī klāsta, kā jau minēju, tas ir tikai pats ejošākais, bet mums ir kas meitenes internetveikals, gan klientiem savus, gan mums arī reģistrētajiem, tā ka ja jums ir vēlme pašiem pievienoties, baudīt lētāk šo produkciju, jūs mums signalizējiet, rakstiet privāti vai zvaniet, visu izrunāsim, pastāstīsim, bet ja ir vēlme iepazīt kaut ko tikai vienu sākumam, tad droši sazinieties, iedosim internetveikala saitīti, kur jūs paši ienāksiet, uzspiedīsiet, pasūtīsiet ar piegādi uz mājām, un tas ir ļoti klišķa, teiksim, ātrumā. Šodien pasūtu, rīt ir klāt, vai ne? Jā. Tik ērti mūsdienās, nav jāstāv garās rindās. Nu, ko, meitenes, paldies par jūsu pozitīvu, par smaidiem, par pozitivitāti, par pieredzes stāstiem, jo mani personīgi arī visus šos gadus iedvesmoja un cēla spārnos, nu, tieši tie stāsti, ja es dzirdu, meitene tur lietoja tādā situācijā, man arī ir šī dzīves situācija, man arī vajag izmēģināt, nevis vienkārši, pirkšanas pēc pērkam, ja, jo mums kaut kādais dzīves situācijai vajag. Super, meitenes, vēlreiz paldies un tiksimies citā sarunā, ja? Jā, paldies. Lai mums tev burvīgs atlikušais vakars un vēl arī svētdiena, un tad jau darba ritmā atgriezīsimies. Atā, meitenes. Jauku vakaru. Atā. Atā.